Cilvēks kā mums atsūtīja ne šo, ne to, vienkārši maza skicīta. Pastīsimies, kā var sarēķināt. Ļoti populārs zīmējums, ko atsūta pilnā versijā. Ne labdien, ne sveiki, vienkārši zīmējums, un cilvēkam vajag sarēķināt logu. Ejam pastīsies, vai meitenes tiek ar šo uzdevumu galā. Čau, Līga! Čau! Mēģināsim sarēķināt logu. Viens cilvēks kā mums atsūtīja ne šo, ne to, vienkārši maza skicīta. Pastīsimies, kā var sarēķināt Reho programmā. Kā sauc to klientu? Numurs tikai telefona, vārda nav. Redzēsim, kā sarēķina logu. Atzīsimies, ka Reho programma ir diezgan sarežģīta. Pieņemsim, ka viņš būs Jānis. Jā. Riekstiņš. Pieņemsim, ka viņš būs Jānis Riekstiņš. Nu labi. Tas ļoti populārs uzvārds. Jā. Mums nav tāds darbinieks, ir laikam. Neskatās. Bet tas nav viņa logs katrā ziņā. Tā pieņemsim, ka viens lodziņš, jā. Tad pieņemsim, ka tā ir populārākā 7. sistēma. Cik stiklus liekam? Liekam, lai ir 3 stikli, lai cilvēkam ir silts. Lai viņš nav vīlies. Cik daudz visādi cipariņu, skaitlīšu, kaut kas? Ir alumīnija, rāmīts un siltais. Liekam, lai cilvēkam ir silti. Vērsies viņš arī. Labi, vērās. Reku jau ir. Ieliekam vērtnīti. Vai cik skaisti. Tā, vērtnīti. Un? Kādas mēs krāsas salikām? Balts. Nu, pieņemsim, ka standarts. Redzēsim cenu beigās. Jā. Gatavs? Jā. Reku jau nāk ārā jau. Tas vai tik ātri? Un silts iznāk ārā. Lodze un cilvēkam ir gatavi. Jā, šeit mēs redzam cenu bez PVN un cenu ar PVN. Tas gan bija ātri. Tātad, jā, no šāda mēs klientam aizsūtam smuki piedāvājumu. Ej, tu nost. Viss ir skaidrs. Pusotras minūtes laikā. Laikam jau bišķi vairāk bija. Nē, bišķi mazāk. Bišķi mazāk? Jā. Nu, redz. Tas ir tikai pamatiņš, ja tur ir montāža būtu, tad vēl jāpareicina. Es jau godīgi to programmu jau aizmirsu, diemžēl, ja man jāsaka godīgi. Bet esi tāds strādājis, ja? Es esmu mēģinājis sākt. Bet līdz galam neiemācījos.